Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām. Studijā Inga Zelča. Krievijas diktators Vladimirs Putins pirmdien paziņoja par 3 dienu uguns pārtraukšanu Krievijas karā pret Ukrainu no 8. līdz 10. maijam. Kā norādīja Maskava, tā sagaida, ka Kijeva izdos līdzīgu rīkojumu un ka tā ir gatava reaģēt uz jebkādiem iespējamās kaujas apturēšanas pārkāpumiem. Putins izdeva līdzīgu rīkojumu pārtraukt kaujas Lieldienu laikā. Šī pamiera gaitā abas puses apsūdzēja viena otru par simtiem pārkāpumu, bet tas tomēr noveda pie īslaicīgas kauju samazināšanās. Lielākajā daļā Spānijā un Portugāles otrdien atjaunota elektroapgāde, kas tika pārtraukta pirmdienas pēcpusdienā. Otrdienas rītā elektroapgāde atjaunota 99% kontinentālās Spānijas teritorijas. Savukārt Portugālē elektrību atkal saņem aptuveni 6,2 miljonu mājsaimniecību no 6,5 miljoniem, paziņoja abu valstu sadales tīklu operatori. Elektroapgādes pārtraukuma cēlonis vēl nav noskaidrots, bet ir izplatījušās baumas par iespējamiem kiberuzbrukumiem. Spānijas premjerministrs Pedro Sančes sacīja, ka tiek analizēti visi potenciālie cēloņi un brīdināja sabiedrību neizteikt pieņēmumus, riskējot ar dezinformāciju. Šovasar darba vietas būs vairāk nekā 14,000 skolēnu, informēja Nodarbinātības valsts aģentūra. No 6. maija jauniešiem būs iespēja atrast sev piemērotu vakanci un pieteikties darbam tiešsaistē, lai vasaru izmantotu vērtīgas darbas pieredzes gūšanai. Ja kādam skolēnam objektīvi iemeslu dēļ nebūs iespējas pieteikties elektroniski, reģistrēšanās būs iespējama arī klātienē NVA filiālēs. Pieteikties dalībai NVA organizētajā vasaras nodarbinātībā varēs skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem, darbu nodrošinās no 1. jūnija līdz 31. augustam un skolēni varēs strādāt līdz pat 2 mēnešiem. Šogad maija svētku brīvdienās 1., 4. un 5. maijā, kā arī 2. un 10. maijā līdz ar pārcelto darba dienu būs izmaiņas aptuveni 500 reģionālo autobusu maršrutos visā Latvijā, informēja Autotransporta direkcija. Reģionālie autobusi kursēs pēc brīvdienu grafika 1., 2. un 4. maijā, kā arī 5. maijā, bet 10. maijā pēc darba dienu grafika. Izmaiņas gaidāmas maršrutos, kuros sabiedriskā transporta pakalpojumus nodrošina 11 pārvadātāji. Tā izskaitā Sijā Daugavpils autobusu parks, Sijā Dautrans un akciju sabiedrības Rēzeknes autobusu parks. Direkcija atgādina, ka 4. maijā visi goda ģimenes apliecības īpašnieki varēs braukt reģionālajos autobusos un arī vilcienos bez maksas. Daugavpilī policija meklē acu liecinieku šaušanai, kas notikusi marta sākumā, informē valsts policija. Likumsargi saistībā ar sāktu kriminālu procesu aicina atsaukties acu lieciniekus, kuri 2. martā 1:00 mājas pagalmā Daugavpilī Cietokšņa ielā 55 redzēja vai dzirdēja, kā persona šauj no ieroča. Sazināties ar policiju iespējams pa tālruņa numuru 65 403 116 vai 112. Tāpat policija aicina atsaukties personas, kuras ir cietušas šajā notikumā. Tautas tērpu gājienā uzvelt savu tautas tērpu par godu Latvijai 4. maijā neatkarības atjaunošanas dienā Daugavpilī piedalīsies vairāki simti dalībnieku. Otrdien žurnālistus informēja vienības nama vadība. Gājienam ir saņemti 25 pieteikumi gan no kolektīviem, gan atsevišķiem iedzīvotājiem. Gājiena mērķis ir lepošanās ar tautas tērpu, parādīt to bagātību, kāda Latvijā ir. Uzsvērt un stiprināt piederību Latvijas valstī un svinēt svētkus tautas tērpos, simbolizējot ciešo tautas vienotību un popularizējot tautas tērpu darināšanas un valkāšanas tradīcijas. Pasākumā piedalīsies ne tikai latviešu, bet arī citu tautu kolektīvi. Studijā bija Inga Zelča, par ziņu bez robežām saturu atbild Sijā Alise Plus. Projektu finansē Mēdīju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio